Sveicināti skatītāji mūsu video projektā, kas veltīts Jēzus Kristus brīnumiem visos 4 evaņģēlijos. Un šajā reizē es esmu kopā ar mācītāju Ivo Rodertu. Sveicināti! Mans vārds ir Ģirds Rausners, un šajā reizē mēs esam nolēmuši ielūkoties Marka evaņģēlī 2. nodaļā, kur pirmos 12 pantos ir aprakstīts kāds stāsts, kur Jēzus dziedina paralizēto. Pēc dažām dienām viņš atkal ieradās Kapernaumā, un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvju priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. Te nāca 4 vīri, kas nesa pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu pūļa dēļ tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši nolaida gultu, kurā paralizētais gulēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstmācītāji, un tie spriedza savās sirdīs, kā viņš tā runā. Viņš zaimo, kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Un tūlīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā, un viņiem sacīja: Kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs? Kas ir vieglāk sacīt paralizētajam: Tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt: Celies, ņem savu gultu un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un viņš sacīja paralizētajam: Es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš tūlīt piecēlās un gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā. Un visi izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdami: Neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Nu ko, atkal ir neparasts notikums. Jā. Un atkal mēs redzam līdzās tam, kā notiek tāds brīnumains dziedināšanas akts, ja? Tur ir tāda darbošanās ap to visu aprakstīta. Un šeit ir mājas, un šeit tiek kaut kādas darbības ap jumtu notiek, un tiek nests kāds un ielaists šai namā pa jumtu. Kā mēs varētu tā nedaudz paskaidrot to radušos situāciju? Cik tas bija neparasti, vai tas bija kaut kas tāds ierasts, tā jumtus atplēst? Jā. Nu, protams, grūti laikam spriest ir, nav jau tik ļoti daudz saglabājušies dokumenti vai liecības, cik nu tādi gadījumi varētu būt bijuši. Es personīgi domāju, ka diezgan maz. Jo, lai gan, protams, toreiz tur, kā liecina visi pētījumi un arheoloģija tā tālāk, to jumtu bija vieglāk uzplēst, kā tas būtu piram tagad, kad vajadzētu, es nezinu, tur skārdu, griezt un slāņi visādi un tikt cauri tam visam būtu grūtāk. Toreiz parasti jumti bija plakani, ir kaut kāds kāršu vai tālāk tur niedru segums, un tad bija bieži vien kaut kāds vai māls vai kaut kas vēl virsū, pārsvarā plakani. Laikam tādi, lai pa viņu varētu arī staigāt. Arī, jā, nu bieži. Tie skati uz jumta kaut kādas darbības. Jā, es domāju, ka drīzāk viņi izmantoja to, ka tur var staigāt, nevis speciāli cēli, lai staigātu. Latviešu 200 jumti vai ne? Tieši tā. Jā, un tad, protams, vēl viena lieta, ko liecina arī tie izrakumi paši, ka ļoti bieži bija tā, ka bija ārpusē jau kaut kādas kāpnes, pa kurām var tikt uz jumta. Tā kā tas arī nav tā, ka viņi tur veic akrobātiskus trikus, un ne, lai tagad nesēju un visu to slimo ar to nesamo nestuju dabūtu tur augšā. Tad visticamāk, vienkārši redzot situāciju, ka pilns ar cilvēkiem nevarēs iekšā tikt, viņi kāpj uz jumta. Nu, cilvēki ir izdomas pilni, bagāti, tā kā, protams, arī grib nokļūt tur, grib savu draugu aiznest, lai viņš tik dziedināts, nu, tad viņi tā rīkojās. Jā, bet es tā domāju, vai tas bija tāds ierasts moments, tāds alternatīvs ieejas taisīt pa jums? Droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē. Tomēr Jēzus reaģēja diezgan mierīgi. Vispār, ko mēs zinām par to nāku, kurā viņš atrodas? Nekas daudz nav teikts it kā. Nu jā, bet, ja saliek tā 2+2 ir 4 un vēl kaut ko pieskaita, tad man ir viens priekšlikums, ko bieži cilvēki neaizdomājas. Es negribu apgalvot, bet ļoti iespējams, ka tas nams, kurā tagad tas notiek, ir Jēzus Kristus nams. Vairākas lietas var pieminēt, un jūs skatītāji paši varat pārbaudīt un lasīt evaņģēlijos. Nu, piemēram, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā, tur tiek prasīts, Kristum uzdod jautājumu, kur tu mājo. Un nav tā, ka viņš saka: man nav mājas vieta. Viņš saka: nākat apskatāties. Viņi apskatās. Tad, piemēram, ir 3. nodaļā šajā pašā Marka evaņģēlijā ir. Viņš devās uz mājām. Tiksim, tāds tā kā aizrādījums, kas norāda, ka varētu būt. Tad bieži vien daudz domā, nu varbūt iet runa par Nācereti.
Savukārt Lūkas evaņģēlijs saka, ja tad, kad viņš aiziet uz Nācereti, tas ir uz to vietu, kur viņš uzauga. Evaņģēlija vairs nerunā par to, ka viņš tur dzīvot. Un visbeidzot, Mateja evaņģēlija 4. nodaļa saka to, ka viņš tieši precīzi arī pasaka, no Nācerets pārcelās uz Kapernaumu. Man liekas, ka 13. pāns to var pārbaudīt, ja ir interesi. Līdz ar to visi šie stāsti, kas vispār notiek Marka evaņģēlijā, vairāk vai mazāk notiek ap Kapernaumu. Un ja mums būtu karte, mēs paskatītos kartē, tad visi tie pieminētie gan tur Kānas, ja, kur notiek arī pēc pirmais brīnums, nu tā pieņemts ir, mēs ar laikam te viņu kā pirmo apskatījām, un vēl citi tur, tad tas viss notiek ap Kapernaumu, un tā sajūta ir tāda, ka viņš dodās, nu varbūt pat pāris dienas iziet, un tad šeit, kas ir atkal ļoti interesanti, tieši 2. nodaļa, kā sākās, latviski tas tā tik skaļi neskan, bet kad ir tā, ka viņš atgriežas Kapernaumā. Tāda ir šī vārda arī nozīme. Nevis, kad ir atkal ierodās, bet viņš atgriežas. Viens, otrs, par kādu namu iet runa. Es neesmu liels grieķu valodas speciālists un netaisos tagad te vārdus sākt izrunāt nepareizā izrunā. Jā, bet tas, kas ir interesanti, ka tiek lietots tad no tiem artikuliem, tur grieķu valodā norāda tieši, un iet runa par to māju. Tad it kā visi zin, par kādu māju iet runa. Viņš ir atgriezies Kapernaumā, un viņš ir pat daži angļu valodas tulkojumi, kur tā arī tulko savā mājā. Nu jā, te jau vajadzētu jaunā tulkojumā rakstīt, ka viņš ir atgriezies Kapernaumā, un ļaudis uzzināja, ka viņš ir mājās. Jā, faktiski tas varbūt būtu tāds šodien saprotams vienkārši tulkojums. Un tād, lūk, tagad tas stāsts, ja gadījumā tā ir, un ja gadījumā mēs nekļūdamies ar šo te, tad tas stāsts iegūst citu krāsu. Cilvēki, protams, zina, tad tā vietējā slavenība, nu jau, kurš staigā, dziedina, tur ņemās, ir viss kaut kas notiek, viņš ir atgriezies mājās. Bet atkal ir tādi, kuriem ir interesi, ir kāds saslims, kāds sasirds, kādam ir iesnas, vai ne, nu, un viss tagad, protams, steidzās, lai saņemtu palīdzību. Protams, arī zina, ka viņš interesanti runā un stāsta, tad arī, protams, paklausīties. Nu, un tagad nāk šie te ar to slimo cilvēku, kur viņa mērķis arī ir skaidrs, ka viņi grib, lai viņš tiktu dziedināts, jo viņš ir paralizēts, un viņš jānes pie Kristus. Nevar tikt iekšā, un tagad Kristum iekšā esot savā mājā, runājoties. Vat, teiksim, nu iedomājies, mēs esam pie tevis mājas, tu man esi uzaicināji. Sāk būt kaut kas uz galvas, te kaut ko nolaiž, vai ne, priekšā. Kā tu tā īsti justos savā mājā? Nu, galā, nu būs jātiek ar to visu galā. Ja? Pēc tam salabojiet paši. Nu jā, plus es tagad sāku tā kā šķībi skatīties, pārmest tev par to, ka tu esot savā mājā, es pateicu šiem cilvēkiem, redzot šo viņu vēlēšanos nokļūt, ja saņemt šo viņu ticību, kad Kristus varēs palīdzēt. Protams, ka Kristus aizkustina. Un viņš saka, ok, nu tas, ko jūs te izdarījāt, ja jūsu grēks vai ne grēki, es jums piedodu. Nu, es atkal to pārtulkoju tādā sarunvalodā, ja? Un tagad vienkārši uz šo, tā kā viņa it kā pirmajā brīdī skatoties, vienkārši šo komentāru, tā kā mierinājumu, ir tāda, nu, piemēram, tā kā es tāds sēždīdī, un es saku, kā tu tā vari runāt? Tu tur atkal izteici, tev bija tā izloksne, tev uzsvari nav īstie. Jā, kaut kas, nu jā, nu tā gluži tu nevarēji runāt. Un tād Jēzus Kristus sāk runāt par to lielo tēmu. Protams, tur arī beigās tiek dziedināts, tāpēc mēs to apskatāmies, tas ir brīnums, ja, ka tiek dziedināts, bet tur, lūk, manuprāt, ir šis te no tāda, nu vismaz es tā to redzu, no tāda varbūt pat nevainīga sākuma, mēs pieķeramies lielai tēmai. Nu, tas ir interesants tāds ekskurs, maz atkāpja. Ja? Kaut gan bieži vien cilvēki jau lasa, un varbūt, ka to, kā mēs to lasām, nosaka tas, ko mēs jau zinām, un kaut kādi mūsu jau iepriekšējie pieņēmumi. Parasti jau lasa uzreiz un saprot, ka viņš jau uzreiz ķerās klāt tai galvenai tēmai. Ka tas cilvēks noteikti grēcinieks, un viņš grib viņam uzreiz tā teikt, saskat to problēmu, ka ir jāpiedod viņam grēki. Tas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Nu, mēs visi esam grēcinieki, nu visi ir atzīst. Nu, protams. Okay, lai kā tur nebūtu, katrā ziņā mēs saprotam, ka nu, šeit, ja mēs esam cikli ietvaros Jēzus brīnumu, ka brīnums ir tas, ka paralizēts cilvēks pieceļās, paņem savu gultu un aiziet. Nu, tas ir, protams, brīnums, un tas ir svarīgi. Bet šeit es tā jūtu, ka ir sasaistīts tomēr tas brīnums, tā paralizētā dziedināšana ar to jautājumu par to, ka grēki ir jāpiedod, un viņam tas dīvainais arī tāds jautājums, kas ir vieglāk,
vai teikt, lai cilvēks staigā, vai grēkus piedod. Man viņš tā izraisa tādu jautājumu, kāpēc viņš tā saka, kāpēc viņš tā jautā, kas ir vieglāk. Vai viņš kaut kādā veidā atsaucās uz tādu cilvēcisko, tādu vieglo veidu, kā mēs ar ticības lietām tā manipulējam. Nu, ir jau viegli pateikt, tev grēku piedot. Bet, protams, tā ir tā lieta, ka vieglāk ir runāt par to, ko nevar īsti izmērīt, pārbaudīt, nokonstatēt. Jā. Es varbūt izdaru kaut kādu šķiet atklājumu kaut kur tālu prom universā. Man bieži vien tas fascinē, ka, protams, man ļoti aizrauja, ka tur tie teleskopi ir un kaut kāda atklāja zvaigzne un ko, bet tad izrādās, ka tas, no kā viņi izdara secinājums, ir tādi 2-3 pikselīši, maz punktiņi, ja, kaut kāds gaismas punktiņš, un zinātnieki uz to skatoties, tagad var uztaisīt teoriju, kāda tā zvaigzne tur ir, kas tur īsti notiek. Ok, droši vien viņi ir gudrāki un viņi to var, bet manuprāt, ir ļoti viegli runāt par to, kas ir kaut kur tālāk, nevis to, ko var reāli tagad apskatīt un tas, kas ir. Un ja mums priekšā guļ tagad viens paralizēts, un mēs zinām, ka viņš ir paralizēts, viņš neizliekās, bet tas nav vienkārši krampis tagad šajā brīdī, ja viņš ir gadiem tāds, tad tagad viņu dziedināt tādam vienkāršam cilvēkam tas ir sarežģīti. Un tāpēc man liekas, ka atkal arī šim jautājumam, manuprāt, tur ir tādas divas lietas. Tā pirmā ir vienkārši tāda gluži cilvēcīga. Mēs tā pieejam, protams, ka es jau it kā varētu mētāties vārdiem un teikt, Dievs tev ir piedevis. Jā, to ir viegli. Jā, viegli pateikt, kurš var pārbaudīt. Jā. Bet tagad, kāpēc es to tā kā varu uzdrošināties teikt, kāpēc tātad šajā gadījumā, tas ir, protams, Kristus, es tā kā Kristus vietā to es saku, ja? Tātad kāda ir tā Kristus doma ļoti iespējams? Ka tagad tajā brīdī, ja viņam pārmet, kā tu vari izrunāt tos vārdus, jo es arī ticu, ka arī tajā pirmajā gadījumā arī pat tur jau ir dubultā. Viens ir tas, ka viņš viņu mierina, aizmirst pa griestiem, otrs arī tas, ko Marks evaņģēlists ir ielicis jau šo pamatu principu. Kristus jau ir šeit, lai grēkus piedod. Pirmkārt, galvenokārt, lai atrisinātu šo problēmu. Un ja tagad Kristus tā kā to atklās un parādīs, tad tagad, kad Jēzus Kristus sāk par to runāt, viņš saka tā, bet tagad jūs ticat, jūsu visu viedoklis ir kāds, ka tiem, kuriem viss staigā, ir veselība, ir bagātība, ir bērni, jūs tādi ir svētais, jums tādi īpaši daudz nemaz grēka nav. Ja tu esi paralizēts un tagad slims gulti, tad kas tev ir? Tad tu esi grēcinieks. Un droši vien pamatīgs grēcinieks pie tam. Un tātad, ja tu tagad tas brīnums notiks un tu staigās, tad tā kā atkal secinājums, kas varētu būt ar tiem grēkiem noticis? Varbūt vispār nemaz nebija tik liela. Tieši tā. Un tāpēc, manuprāt, Jēzus Kristus arī šeit ar to jautājumu izaicina šos cilvēkus sākt domāt, kā tad īsti ir. Un no vienas puses viņš saka, tur jau tas evaņģēlists arī to tāpēc ir ierakstījis Kristus mutē, ja, tāpēc, lai jūs zinātu, ka man ir tāda vāra. Jā. Un tagad būs kaut kas, ko jūs varēsiet izmērīt un pārbaudīt. Es saku tagad, ņem gultu un cel. Jā, un viņš ceļās. Sanāk kāds tāds, tā kā, Dievs jau augšām ceļ, vai ne? Visi to saprot, un Dievs arī dziedina cilvēkus, visi to saprot. Šādos gadījumos, vai ne? Kad, it kā ir tāds dievišķs apstiprinājums tam, ko Jēzus saka, jā, viņam tiešām piedod grēki. Un, es tā domāju, mums jau laiks gan beidzās, bet tu pieskāries šai tēmai, ka tiešām, manuprāt, tajos laikos droši vien tas bija ļoti izteikti, ka tika sasaistīts kopā šīs slimības, jā, ar to domu, kad ir grēks. Ja? Un man šķiet, ka kaut kur arī tās garīgās autoritātes, kurš šeit parādās un kurna par to, ko Jēzus runā un ķerās klāt katram vārdiņam, ko viņš pasaka, kaut kur arī viņi jau jūt to, kad viņiem ir šīs tādas varas sviras viņu rokās, ja? Ka viņi var pateikt, ka visi slimnieki, ja viņiem ir problēmas ar viņu pagātni, ar kaut kādu viņu stāvokli Dievu priekšā, un tādā veidā, zinām mērā, tauta arī tiek turēta tādās bailēs un tādā, kā lai saka, tādā sakoncentrējušies, uztraukušies, ja, viņi visi par to, ka, ja es saslimšu, tad kaut kas nebūs labi, un tad man ir vajadzīga šī te garīgā autoritāte, kura varbūt man kaut ko palīdzēs, bet tagad Jēzus tur nāk iekšā un to visu izjauc. Tur jau ir vēl viena lieta patiesībā, un tas nav tik šī gadījumā, tas būs vēl evaņģēlijos. Jēzus Kristus izaicina viņu reliģijas pašu centru, jeb templi, jo grēku piedošana var notikt kur?
Tikai templī. Un tagad ārpus tempļa Jēzus Kristus, visi skatās, vienkārši cilvēks. Viņš pēkšņi uzņemās tempļa funkciju. Un faktiski viņš vēlāk to arī teiks un runās par to, ka viņš tas ir. Bet labi, tas jau būs cits sarunas. Paldies Dievam, ka Jēzus to tā izdarīja, ka tiešām viņš novērš šo te uzsvaru no tās cilvēku sistēmas, kāda bija izveidota un kas bija diezgan cilvēkus, tā teikt, kontrolējošs un turošs tādā pastāvīgā stresā un uztraukumā, vai viņi ir saskaņā vai nav saskaņā. Viņš ir brīvība tajā visā, un savā ziņā viņš dod arī mums brīvību. Tieši tā. Mēs ar viņu kopā esam brīvi. Jā. Par to arī šis stāsts. Viņš var piedot grēkus, un viņš ir tas, kurš atrisina visas problēmas. Tieši tā. Paldies, ka skatījāties mūs. Paldies mācītājiem Ivo Rodertam. Un uz tikšanos atkal nākošajās reizēs, kad skatīsimies atkal kādu jaunu epizodu no Jēzus dzīves. Visu labu! Visu labu! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un skatījāties šo pārraidi. Ja jums tā patika, atzīmējiet, ka jums tā patika, variet rakstīt savus komentārus un ieteikt to saviem draugiem.